Skatāmies uz ripu, neredzam pretinieku. Neejam virsū. Es domāju, tā ir tā galvenā kļūda mums. Agresīvāk jāspēlē, tad arī pretinieki raustīsies vairāk. Nu, tas pamatā viss. Vārtsargs labi nenostāvēja malets. Daudz muļķīgas kļūdas. Ļoti daudz. Un jāiemet ir. Ja iemest, tad jau viss var būt. Tieši tā. Ar nulli nevar vinēt nekā. Var neizšķirt izjūt. Jā, spēle bija krietni labāk par pagājušajā. Diemžēl, kā teikt, ja mēs neizmantojam savus momentus, tad uzdāvinam arī kādu pretiniekam, tad rezultāts ir tāds, kāds ir. Bet progresējam. Tas ir motīvi. Labāk spēlējam nekā pagājušajā. Vienīgi neiemetām nevienas vārtus. Atkal beļ, zonā nemāk iet. Nākošais būs labāk. Ielaid vārtus, sataisīs ūdens uz laukumu. Ko vēl var komentēt? Tā bija labi savismu. Iestīsim 2-3 golus, tad jau varbūt vinnēsim. Ne? Nu, nezinu. Iemest nevaru aizsardzībā. Pats sataisu sūdus. Likās, likās varēšu to ripu paņemt, neaizsniedzos. Nu, aizsvarēja iemet. Pats arī. To momentu, kad tu neaizsniedzies līdz ripai, viņš aizgāja iemet viens pats, ja? Jā. Jā. Pats arī iemest nevar, normāli. Uzmest pa vārtiem var, nevar trāpīt iekšā. Jācīnās, taču, kā jau Vēlis teica, ar nulli uzvarēt nevar. Jāmet mums iekšā ir. Nebūs tā, ka mēs pēkšņi stāvēsim sausā, vienu iemetīsim un uzvarēsim.